Tā, nu rekur dabūju darbā no krāsas spaiņiem, vecajiem izlietotajiem šitādas tīpas. Tur, kur es sūtīju šitos te maisus, tur nebija vairāk, tāpēc šitos dabūju. Bet tāda problēmiņa, ka viņi bišķi pa lielu, tāpēc šitam te jānofleksē nost un jāizfleksē gabaliņš, lai viņš būtu mazāks. Un jāpiemetina apakaļ, jāpamēģina tā. Bišķiņ, gan jau, ka varētu kaut kur uzsūtīt, pameklēt, bet jā, nebija uz vietas, un tāpēc mēs te tā darīsim. Tā, nu jauna diena, un jaunajā dienā, kur es šitādu uztaisīju. Tas tāds pagaidu variants, ko es tur atradu angārā, šitāds pieskrūvēju, un bišķiņ te ar paregulēšanu, un tā būs. Šitām stīpām tāda problēma, ka šitam te viņš, ja tu taisi vairākas reizes vaļā ciet, tad viņš te kur pārlokās un tad nolūst. Bet no šitam augšā viņi, principā, baigi nevajadzēs ņemt nost, tāpēc, domāju, atstāsim šitā. Šitam būs ar šitādu te variantiņu, tāds čikts, aiztaisās ciet. Jā, es te savienoju jau un strādā arī pat. Jā, nu plančiks šitols laikam vispirms caur biezumēni izlaist dēlīšus, lai es varu tikt pie šitām loksnēm klāt un uztaisīsim pēc tam kādu garāku galdu. Nu, lai var tos garos evelēt. Savādāk uz šitāda īsa galdiņa viņš te kritīs šitien te lejā un būs baigi grūti noturēt, tāpēc jāpieskrūvē te ir jāpagarina. Tāda plaknīte, un otrā pusē arī pagarināsim tādu čikts, un tad, lai garāk tā plakne, un lai foršāk, vieglāk evelēt. Jā, pēc tam noevelēsim šitās eglis, un tad varētu salīmēt. Nu, pa 2 gabalis līmēšu, laikam 2 un 2, un pēc tam jānoevelē būs laikam, un tad jālīmē, jo tik platu pēc tam es nevarēšu izevelēt. Te tikai 30 cm platumā. Jā, cēvelēsim, dabūju pīles no darba arī atkal paņēmu, tur vairāk šoreiz bišķi, tad varēsim mēs tur, nu, iespējams garumā arī vajadzēs nozāģēt nost, baigi garieši tie kaut kādi 6-metrīgie ir tādi. Tā, pirmais laidiens bija kaut kāds 27 milimetri, kaut kāds 5, 23, ņemsim nākošo laidienu. Nu jā, kāds laiciņš paiet, kamēr iestelē visu. Jā,
Redz, kāds gāršs galds mums būs tagad vieglāk. Drusku būs noievēlēt tas garās detaļas. Nu ko, šitie smagie oši noevelēti, viena plaknīte šitās pa vienai plaknītei, tad mēs salīmēsim šitā te kopā, un, nu vēl būs vēl viens pāris, ja, tāds pats, pēc tam noevelēsim, viena plaknīte atkal katram pārim, un pēc tam būs droši vien jānoevelē arī šitos, un pēc tam smuki jāsalīmē kopā. Jā, jo, nu jā, šitais, te ir kaut kādi 18 cm, un otrs būs 18, tas tur 360 kopā ir, un jā, nevarēs noevelēt šitās mazās evelītes. Tāpēc vajadzēs divās daļās, un pēc tam pieslīpēt to šuvīti, līmu šuvīti. Nu, jāmēģina tur čotki salīmēt, bet jā, mēģināsim šitie garie, baigi smagie arī. Kamēr mums tur lipinās, vaigi, tikmēr mēs te varētu pazāģēt bišķiņ šitos parketbēdušus. Labrītiņ, paskaties, kāda man mēja ir, šodien līgo diena ir. Bet, kamēr mēs līgo vakaru gaidam, jāiespiež vēl viena detaļiņa. Tā, nu jāturpina ar šitiem ir jāuztaisa frēžu galds, ar ko izfrēzēt to šitien tādu robiņu un šitien tādu zāru robiņu. Tūlīt izfrēzēšu, salikšu to galdu un tad sapratīsiet, par ko es runāju. Rekur, divas frēzītes. Vienam tāds profiliņš būs, otram tāds.
Rekur. Viens papus, otru mamma. Šitie 9 aiziet kopā. Čikts. Un noslēdzās. Tā es bišķi lielāk ņēmu, lai brīvi iet iekšā. Tur PVA līme, gan jau iesmērēs. Tā kā līmēs. Liks uz grīdas. Tā būs. Saliksim vairākus gabaliņus, pastīsimies, kā ir. Jā, kaut kā tā būs. Ātrumā tur. Nu, pēc tam būs jāslīpē droši vien viņi visi. Nu, jāslīmē pie grīdas un tad jāslīpē un tad droši vien ar to ar putekļiem jāsielc kopā to pastu un tad tā šuvīts gan jau. Nu, te ir jau kaut kāds, bet nu kaut kāds šuvīts ir spraudziņas, bet nu tās var aizpildīt droši vien ar to pastu. Tā kā es domāju būs labi. Te visādi zari, bet es nezinu, vēl izdomās, ko tiem zariem darīt. Varbūt ņemt ārā, varbūt nelikt. Bet nu tas materiāls ir tik, cik ir. Man tie zari arī baigi varbūt netraucētu. Jā. Pirmā partija būtu gatava. 79 gabaliņi šeit ir. Čats man saka, ka augšā 17,5 kvadrātmetri, lai to visu noklātu, vajadzētu aptuveni kaut kādu 450 gabaliņus. Tas nozīmē kaut kādu 4-5 vairāk, kā tagad ir. Jā, nu, es nezinu, diez vai pietiks ar augšējiem šitiem te, kas mums tur stāv. Jāmeklē vēl būs, ir man tur padomā vēl, šur tur kaut kādu materiālu. Sazāģēs, tad jau redzēs. Pagaidām šitos liksim mierā, laikam nākošais, tad ņemsim lejā un aizsīsim un tad šitos jāgarumo laikam un tad jāievelē un atkal viss tas pats. Jā.